Kāpēc es izvēlējos pieteikties 3. pensiju līmenim? Uz to pamudināja mani draugi, un es esmu reālists. Es saprotu, ka ar valsts pensiju graznām vecumdienām nepietiks. Līdz ar to es veidoju 3. pensiju līmeņu uzkrājumus. Kā nekā, 300 eiro mēnesī pasaule ar akti neapbrauks. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir demografiskā situācija tāda, kāda viņa ir. Visticamāk, laikā, kad es būšu sasniegšu pensijas vecumu, būs salīdzinoši mazāk ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Līdz ar to es šobrīd vairs nelieku cerības uz valsts pensiju un mēģinu atrast veidus un investēt naudiņu tā, lai tajā mirklī, kad es sasniegšu pensijas vecumu, man būtu pienācīgas iespējas dzīvot. Es 3. pensiju līmeni izvēlējos tāpēc, kad es strādāju mikrouzņēmumā un vadu mikrouzņēmumu, un es apzinos to, ka es maksāju valstī mazāk nodokļus nekā strādājot parastā uzņēmumā. Un tāpēc es nolēmu maksāt 3. pensiju līmeni, sev krāt pensiju, lai es saņemtu pietiekami normālu, stabilu pensiju arī vecumdienās. Līdz ar to, ja es mazāk maksāju nodokļus, man valstī nav pienākums maksāt man tādu pilnu pensiju kā tiem cilvēkiem, kas ikdienā maksā, teiksim, daudz nodokļos samaksā naudu.